44% vīriešu piekop mazkustīgu dzīvesveidu, savukārt sievietes par pēc. Vārgotais ir iedzīvotājs atbildīgi. Te nu ir Usma. Šī gada 1. ceturksnī, janvārī, februārī, martā savu pasti kopumā bija nozaudījuši apmēram 3500 iedzīvotāji. Turklāt lielā daļā gadījumu šis dokuments jauns mūzička, Anģa. uzmanības vai vieglprātības dēļ. Tagad mēs ejam paskatīties laivu. Kaut kur tur viņai ir jābūt. Kur Anģa jaunu krastu sev uztaisīja pārbūvēja. Tagad mēs te patielējam laivu. Drīz Zigurs te noasfaltēs. Būs vispār superiski. Vai superīgi. Not laipa ir ūdeni iekšā. Mēs nometam strumentu. Nu, te ir tā laiva. Ar valsts numuru 4180. Ir mazliet pārtaisīt šis tās. Ir pielikti tādi vadojumi kanāli, caurumi, priekšu izuni. Priekšu vēl nav caurumi. Andris teica, ka viņam nevajag. Te nu ir mans beņķis. Lūkas ir, un tagad beņģu vajag ieliet. Vispār bāka jau stāvēs tur iekšā. Motoram ir pielikti spārni. Spārns šitais aizmetīs. Ļoti labi strādā. Pirāņa dzēns krūka, plasmas, kompozita materiāli. Nu, tāds viņš ir. Un iet šī laiva ar vienu cilvēku. Es vakar dabūju 35 km/h. Protams, būs glīs. Nu, divi tā ar Andri braucam, gan bez spārni, bez tā spārni. 30 km/h gāja. Ar šito ātro dzēnsklu. Bet 3 cilvēki, tas ir es, Sotaks, Anģa. Cik viņam ir 10, 20? Viestur 70, uz glisi nekādi. Tā kā pieļauju, ka mēs ar Anģu diveta, ar alus kasti, makšķerēšanas pendelem, ļoti labi varēsim atpūsties. Un te es jums vienkārši paradīšu. Viss tas Anģas saimniecība, šķūnīts, kur tur tāluma galvenais ofis ir. Mēs tur no rīta pavadam laiku. Nojumi. Tālāk tur ir vagons kaut kur. Trailerīts. Nu, pat māja. Viss ļoti pasakaini. Nu, Namjūdas upe. Gribi brauc pa kreisi? Tur. Gribi. Brauc pa labu. Tur. Jā, Andri? Pēc tik? O, Andris uztaisīja pūsdienas. Bet tad nav pasakaini dzīve. Forši taču, vai ne? Labi, pauza. Tagad filmu. Redz? Yeah! Tagad sākam mūsu reklāmas filmu. Reklamēsim Hondas motoru. Ego Lotta 3,6 metri laivu, kuru esam iekšā. Laiva mazliet ir pārbūvēta. Ir tāds lūciņas, divas zem manis un šeit, kur visādas pendeles var salikt. Piemēram, tāds tur var divas kastes salādēt.
šitais ir ko pačurāt. Tilpums nav liels. Tagad pašlaik ātrums ir 4,5 km/h. Tāds ļoti minimāls. Ļoti smuks kabatiņas ir. Kur ātrumiņš ir. Tūlīt mēs iedosim hodu un pamēģināsim, ko tad viņš rāda. Nu, tā kā mēģinu dot gāzi. Pagaidām 25 km/h. Tas augšē. Iepazīšanās ar laivu turpinās. Tātad te var sēdēt. Ir uzliks šito beņķit. Var ar nafik izmest ārā. Transformēt, jā. Te ir tā sistēma, kur grozas beņķis. Te vēl viena lūka. Tur gan nekā iekšā tukšs maisiņš. Un daži polšiņi. Nav vēl neviena, bet nu, tur var visu kosāt. To var pilnveidot. Tātad šeit vēl, redzat, uztaisīti tādu plasmas kanālu. Tur pēc tam vadus palaidīsim un te vizuļus vienkārši karinat. Nu, ot tā. Tagad liekam beņķi atpakaļ. Nē, nu mēs vēl neparādījām visu. Te vēl ir, nu, cik tā laiva stabila, nu, redzat, kā tā, nu, tā. Ne īpaši. Tad te ir tieši vieta, kur bāku ielikt. Neko vairāk te neieliks, kaut kādu lupatiņu. Nu, varbūt vēl dežurējuši polšiņu var paslēpt. Jā, iet iekšā. Nu, lai viņš tur dežurē. Var arī airēt. Starp citu, jā, to es parādīšu jums. Tā, beņķis liekas šādi. Tātad tagad iedodiet lūdzu man kameru. Es paturpināšu. Un Andris parādīs, kas ir priekšgalā. Priekšgalā esmu es. Priekšgalā esmu es. Kas te vēl ir? Te ir smuks nodalījumiņš, kur var nolikt
auklas, ēnkuras un visu pārējo. Tāda ir ļoti smuki Ivars ir iztaisījis lūciņa. Ekstra. Havā! Un tur saliekam iekšā visu pārējo. Vestes. Āliņus, vēste būs grūti par šito caurumu iebast, bet kaut ko tur iebast var. Jā, un slēpt zīvis tur varēs. Jā, jo neviens nezin, ka tur taisas. Jā, tas ir tikai, to zina tikai savējie. Ļoti labi strādā. Tāda pat lūciņa ir arī uz priekšējā beņķīša. Un tur mums ir, kas mums tur ir? Kāds zina, kas mums tur ir? Airi. Tur mums ir saliekami airi. Grūti ar vienu roku, otru galdu. Otra daļa. Un tā tālāk. Tātad 2 airi, kas tur vēl kaut kāda lupatiņa. Atkal dežurēšu. Nu tā kā tā. Ar laiku tur viss būs papildināts. Tos airus, protams, vajag kopā sasiet, lai viņi negrab. Bet pēc pirmā šņabīša vairs nedzird. Jā. Tā lūciņa ir ciet, tātad kas te vēl ir uztaisīts? Te ir vēl tāds galdiņš uztaisīts. Pavisam neliels. Galdiņš ir kam domas? Pie galdiņa mēs vēlēkot to šito puļķi pārtaisīsim. Tur ir tāds kronšteiniņš. Tad puļķi ielikam šeit. Ieliekam tur. O, šita veida. O tā. Un lūdzu jums galdiņš. Te mēs varam likt. Nu, ir domas statīvi uztaisīt šitam te ehalotam. Tā, lai nebojāt neko. Nu, tāda herņa. Paldies. Pauze.
jau diezgan nevar apēt. Vajag priekšā smagumu. Parādīšu motoram to ķērņu. Bišķiņ pietur laivu. Man nevajag pieturēt, es ļoti labi pievelku klāt un skatos. Jā, nē. Pagriez uz manu pusi viņu motoru. O. Tā kā tās dod savu efektu. Viņš gan samazina ātrumu maksimāli uz kādiem 1-2 kilometriem. Es domāju, ka tas nav tik aktuāli. Viņš kaut kur iesmēnēs ūdens, vajag uztaisīt šeit caurumu, lai tas ūdens ārā tiek. Nu pastāst kaut ko. Ko te pastāstīties? Skaņai rādā. Braucam uz Ilziņa ezeru. Jā. Caur Kīrukšu ezeru. Andri stāst, kur mēs esam. Mēs zem dzelzceļā. Un tur ir autotīls. Nu, koksu dod? Nē, mēs jau braukt bišķiņā ātrāk, tu jau. Vēl ātrāk? Kas tā pamaiņa? Kā viņi tie tiek līdz šitam laipam? Nācis tev ir līdzi? Jā. Nācis to, kur ir. Ātrāk?
var dzenskruvi uzpīst, ne? Nu, tādēļ es tam teikšos vērā. Motors. Nu, jā. O, Haidi, kur tu esi ievedis man? Stopus. Nu, bet te ir skaisti. Te, jā, ja tu man te atstātu, tā sakot, es tev to nepiedodu. Pasaka vēlreiz to visiem. Tā ir laba ideja. Tā nav laba ideja, reku koks ir. Vot uz šita to arī paliks. Pagaidi, vēl šito plus vairāk. Apbrauc, jā, tā. Ļoti labi. Slēdz ārā. Mums šodien ir Valterits. Ļoti labs saliņš izrādījies. Te ir ļoti smuka daba. Šeit pa nakti palikt pārnakšņot uz kāda koka. Un gaidīt, ka tev kāds apēdīs. Jā, Starp kokiem izbrauks, jā? Starp kokiem mierīgi. Vajag tikai šusu uzņemt. Griez strauji dupsi. Bet zini, cik forši Anģa būtu, ja es tur iebrauks starp kokiem un tu līdot tur tālāk. Es gan arī noteikti līdot. Nu, nevajag bišķiņ šusīt iedot. Laikam jau ēdas tur, jā, bet... Nu, nezinu vēl. Nu, Tā, ekstrēmi jūs redzēsiet atpakaļ ceļā, ko mēs šķērsojām starp kokiem. Bet lēnām mēs tuvojamies, parādās starp kokiem ezers, Ilziņa ezers, uz kuru mēs esam tiekušies. Cik attālums ir līdz šejienei, Ivar? Vai, es tagad nezinu. Es domāju, ka tu tur redzi. Nu, tagad es stūre. Es tā pats. Tu brauksi un vilksies. Uz to pusi. Es redzu, Andi. Kas? Kaut kāds, man tā liekas, paskaties, kaut kāds strīdis ir. Ūdeni. Pag, piebremzē. Tad labāk tur braukt apakšā zem viņa. Kaut kāda trose. Brauc atpakaļ gaitu, atpakaļ. Tas nav tīkls? Nē, pa to liek tīkli. Viņš pie viena koka un pie otru, 2 gabalus pret procesu ir. Tur tālāk vēl viena. Jā. Labi, filpēšana pārtraukta. Šķērsojot Šņoris un visu pārējo esam iebraukuši Ilziņa ezerā. Nezinu, kas tas ir pa ezeru, bet tā kā gara desa izskatās. Nofilmēšu, ka būsim blakām.
Te gaļa peld. Ļoti labi. Es domāju, ka es vispār varu slēgt. Te mums priekšā ir lamatas. Pārkritis koks pāri. Un tagad mēs lavierēsim starp šitiem kokiem. Es te kā parasti ar aliņu. Īvaram zaudēt savu ko. Veiksmīgi esam šķērsojuši. Kā sēd nekustīt? Bļaģ, es tā nevaru. Nu pagaid, nu tā pārsēdot vēl vairāk to. Nu, uz kur pusi tu čurās? Es uz to. Nu, es varu uz to. Līdz to. Strauja, strauja upe tecēj, strauja, strauja upe tecēj. Gar brālīšanām durvīm. Tur kociņi bija, otru pusi. Papildu atpakaļ, kur tas izsauc. Esam Tirukšu ezerā. Ekstrēmā braukšana turpinās. Mēs bijām ar sieviņu pāris kempingā. Bijām ciemos pie Renāra.
bedres. Es atkal kāds peldē. Un lielais Usmas ezers ir beidzot. Tur ir kontroli pārbauda, cik mums degvielas ir.